Plānošana un menedžments. Kas ir spēles dizaina dokuments? Pirms spēles izstrādes ir viens ļoti svarīgs solis, kas nosaka visu - pirmizstrāde. Un tās pamatā ir galvenais dokuments - spēles dizaina dokuments, jeb GDD. Bet kas tas īsti ir un kāpēc tas ir tik svarīgs? Uzzināsim. Kas ir pirmizstrāde? Pirmizstrāde ir posms, kurā spēle iegūst formu. Idejas pārvēršas strukturētā plānā. Tas nav tikai par to, lai definētu, kāda būs spēle, bet arī par to, lai izdomātu, kā tā tiks izstrādāta. Šī posma beigās visi galvenie elementi ir izklāstīti, padarot ražošanu vienkāršāku. Viens no svarīgākajiem rīkiem, lai to sasniegtu, ir spēles dizaina dokuments. Un kas tad ir spēles dizaina dokuments? GDD var uzskatīt arī par tādu kā spēles plānu. Tas ir galvenais dokuments, kurā izklāstīta spēles vīzija, mehānika, sižets un struktūra. Tas nodrošina, ka visi komandas locekļi - dizaineri, mākslinieki, programmētāji un producenti - jau no paša sākuma ir vienisprātis. Un kāpēc šis dokuments ir svarīgs? Spēles dizaina dokuments ir būtisks komunikācijas instruments, kas vieno komandu attiecībā uz spēles vīziju, mērķiem un mehāniku. Tas ļauj savlaicīgi saņemt atsauksmes, palīdzot atklāt problēmas, pirms tiek ieguldīti vēl lielāki resursi. GDD arī palīdz sekot līdzi progresam, nodrošinot, ka visas funkcijas ir labi plānotas un aprīkotas ar nepieciešamiem resursiem. Kā arī papildus attīstībai tas atbalsta monetizācijas stratēģijas, palīdzot savlaicīgi identificēt ieņēmumu iespējas. Tā kā spēļu dizains ir atkārtojams, GDD padara pielāgojumus vienmērīgākus un nodrošina naratīvu saskaņotību, saglabājot stāsta un spēles elementu saskaņotību. Ko satur GDD? Ievads. Katrs GDD sākas ar ievadu, kurā tiek sniegts vispārīgs spēles apraksts. Tas ietver vīzijas aprakstu, viena teikuma aprakstu par spēli, īsu pārskatu par spēles mehāniku un struktūru. Šī sadaļa veido pamatu visam projektam. Spēles mērķu un pasaules definēšana. Tālāk GDD izklāsta spēles mērķus. Kāda veida pieredze būtu jāiegūst spēlētājiem? Kāda ir mērķa auditorija? Kādas ir mākslinieckās un komerciālās ambīcijas? Un tad seko pasaules veidošanas daļa. Šajā daļā tiek aprakstīta spēles vide, apkārtējā vide un tas, kā spēlētāji tajā orientēsies. Koncepta māksla un aptuvenas kartes bieži palīdz šo vīziju īstenot arī dzīvē. Mehānika un personāži. Viena no svarīgākajām GDD daļām ir spēles mehānika. Šeit dokumentā ir sīki izklāstīts, kā spēlētāji miedarbojas ar spēles pasauli. Vai tās ir kustības, cīņas, mīklas vai citas galvenās darbības. Tajā arī tiek iepazīstināti spēles personāži, aprakstot to personības, lomas un savstarpējās attiecības. Koncepcijas māksla un skices palīdz komandai tos vizualizēt jau agrīnā stadijā. Stāsts, lietotāja saskarne un audio. Spēlēm ar spēcīgu naratīvu GDD ietver stāsta detaļas, no vienkāršas ieceres līdz pilnam scenārijam. Tas nodrošina, ka stāsts paliek konsekvents visā attīstības procesā. Lietotāja interfejs, UI, ir vēl viens svarīgs aspekts. Dokumentā ir izklāstītas vadības, schēmas, izvēļņu dizains un veids, kādā spēlētāji miedarbojas ar spēles interfeisu. Un, protams, svarīga nozīme ir arī skaņas dizainam. GDD uzskaitīta mūzika, skaņu efekti un balss ieraksti, kas piešķir spēles pasaulei dzīvīgumu. Prototipēšana un mūsdienu GDD. Pirms pilnīgas izstrādes uzsākšanas dizaineri bieži veido prototipus, papīra modeļus, nelielas testa versijas vai spēles eksperimentus. Mūsdienās GDD ir elastīgāki nekā jebkad agrāk. Daudzas komandas vietā stingriem dokumentiem izmanto reāllaika, jeb tiešsaistes dokumentus, un koncentrējas arī uz skaidru komunikāciju, nodrošinot, ka komanda visā izstrādes procesā darbojas saskaņoti. Spēles dizaina dokuments ir daudz vairāk nekā tikai papīrs. Tas ir spēles izstrādes pamats. Tas nodrošina komandas organizētību, palīdz izvairīties no dārgām kļūdām un garantē, ka spēle paliek uzticīga tās vīzijai. Neatkarīgi no tā, vai tas ir tradicionālā formā vai kā tiešais dokuments,
Spēcīgs GDT ir būtisks, lai spēle no koncepta kļūtu par realitāti.